wanna feel it. Iepriekšējās sērijās nopirku Z4 sev, kā bīteru, priekš vasaras kā driftēmo vāģi, sataisījām visādus sīkumus un arī izgājām jaunu tehnisko apskati. Un tad sākās misija atrast hardtop jumtu. Un man paveicās atrast hardtop jumtu pie šiem foršajiem diviem cilvēkiem Rīgā, kuriem ir vienam ir kupei pārtaisīt, kā jau, un tad dāmai ir lūk šāds skaists Z4, kuru var iegādāties. Un esam tikuši mēs pie hardtop. Valā! Tālāk jau bijām mājās un uzsniga pirmais sniegs. Protams, es neko nebiju izdarījis līdz tam, un viss notika pēdējā brīdī, pēdējā vakarā. Sameklēju ar draugiem diskus kaltos 16, un, protams, jāuzliek ātri mūsu jaunais LSD sporta versijas redaktors, kā arī paldies Rīgas riepām, Oto, tikām pie jauniem Mišelīniem un aiziet sākām pirmos testus par slēgtiem ziemas dopiem un kur nu bez pirmā grāvja. Mašīna ir iztestēta un sapratu to, ka man vajag pacelt jaudu, tā kā turpinājumā ceļam bīterim jaudu, braucam pie garā, regulējam un izbaudam. Uztaisam garšīgu tēņu, maizītes un aiziet. Tā, bet pirms mēs taisām visādas te upgradeus un tuningus, aiziesim tagad pie garā. Mēs pie garā brauksim uz jaudsteinu, tā kā visi būsim sadarījuši. Bet es gribu vienu lietu izdarīt. Es zinu, ka garais būvē nenormāli jaudīgu Audi. Sev, man liekas, tas ir viens no jaudīgākiem, ko viņš tagad taisīs. Man ienāca ideja viņu pārbaudīt caur kāru vertikāli, tā kā aiziesim apskatīties, ko garais būvē. Es domāju, ka jums arī tas ļoti interesē. Un pie reizes apsīsimies, ko viņš ir nopircis kā bāzi priekš savu lielāku projektu. Tā kā ejam pie viņa ciemos. Tā, reku ir garā Audi. Šitas būs ritīgs slīpers. Pasieties, kāds jau izpūties. Šodien ir tā diena, kad viņam būtu jāregulē jauda. Diemžēl regulētais gints ir apslims un neatbrauks. Un šis būs baigais slīpers. Tu vairāk redzēsiet par šo mašīnu, viņa kanālā viņš kaut kur būs ielīts. Tas solās būt kaut kādu pie 800 zirgiem un motors kaut kāds pilnīgi trakais, bet pasauksim Garo, lai viņš izstāsta. Čau vispār. Čau. Man te malē maziņš tāda lieta. Man interesē vienkārši, ko tas nopircis, bet tu jau nekad neesi pārbaudījis, ne, to bāzi. Viss, ko es zinu, kad Liepājā ir bijuši 2 īpašnieki. Tā, Igar, standartā tev šitā mašīna ir 2.5 dīzels bijis? Standartā, jā, tas ir vecais labais, nosacīt labais 2.5 dīzels un automātā viņš bija. Un kas būs iekšā tagad? Tagad jau ir iekšā. Tā. Tas notiek. Ierakstiet ātri komentārā, kā jūs domājat, kas tas pa motoru? Jā, tev vai neteikšu vienkārši. Nē, tev būs jāpasaka, bet tagad, kamēr vēl ir pauzīti, jūs uzminiet, kas tas pa motoru. Visu, ko jūs tagad redzat, pa lielam garais taisīs pats savām rociņām. Visu praktiski taisīs. Izņemot, protams, turbīnu, bet... Piemēram, reku ieplūdes kolektors un izplūdes kolektoram kaut kur jābūt te, jā. Tas viss ir roka taisīt. Tas ir redzams. Pa lielam viss, kas tur ir, Būs YouTube'ā? Būs YouTube'ā, jā. Bloks un galva pārējais viss, kas saka homemade, jo tur nav variants. Šitāds motors tur īsti iekšā nenāk, neder, bet tagad der. Un street legāli? Būs street legāli, jā, protams, jā. Pagad, es teicu, ka tev tas mērķis kaut kāds līdz 800 zirgiem. No 800 vajadzētu dabūt ārā, jā. Cerams, es tik šaubos, vai uz benzīnu to dabūs gatavu, bet... spirts un tādas lietas, es domāju, ka... Mēs 800 zirgu uz A4 to bunžiņu. Jā, mēs visi te teritorijā nevaram sagaidīt to dienu. Kad uzšausies kosmosā. Rūts iespaidīgi tā skaņa tā viņam tā īpašā, ne ir? Ļoti reti var dzirdēt tādu skaņu. Jā, pagad 5 cilindri, jā? Vai 6? 6. Labi, tad atzīsies, kas par motoru, domāju, ka cilvēki jau ir sarakstījuši. Tas ir Latvijā ļoti nepopulārs dzinējs no VR ģimenes, tur ir VR5, VR6, un, teiksim, šitais konkrētais ir, teiksim, tā topčiks, lielāka litrāža nav, tas ir 3,6 litri. Var teikt, ka tev ir iekšā Porsche dzinējs? Nē, Porscham ir Volkswagen Audi dzinējs. Bet pa lielam šitās nāk arī Porschā, ne? Šitāds nāk Porschā, man liekas, tur Phaetonos. R32 ir? R32, 3.2, tas ir 3.2, bet R36. R36, tas kaut kas vēl rētāks. 3.6, jā. Tāds, teiksim, saprotiet, cik tas ir īpašs motors pa lielam. Bija grūti atrast viņu?
Vairāk jau bija grūti nospiest pogu. Nopirkt Lai viņu nopirkt, jā. Sanāk, tev tur viss ir kalts, jā? Jā, dzinējs ir pilnībā kalts. Vienīgais, kas ir palicis standārtā, tā ir galva. Galva ir uzfrišināta, tā, lai viss tur strādātu ok. Tā ir tēma. Tā kā pasieties, ko Garais būvē, brauciet pie viņam rindas kaut kāds ir, bet viņš var uztaisīt jums diezgan iespaidīgs aparāts. Pat pasieties, ar projektu būs un pa ielu varēs braukt. Naudas man nav, to es daru visu pats. Jā, sapratāt. Tā kā jā. Tu visu, ko viņš te nopelna servisā, to viņš ir iekū. Tad sanāk, ka tu diezgan labi pelni. Nē. Kā nē? Tev ir reku R36 uz steroīdiem, Bet ja tas ir... un tu pat esi vēl apģērbies. Jā, viņš man izējāmās drēbes. Welcome. Un tu pat esi smaidīgs, tā jau nav tik traki. Jā, nē, ja šitāds veids stāv, tad jau viņš var pasmaidīt, jā. Tā kā viss brauciet pie garā, viss cik tam iekšā mašīnas numuru un skatāmies, kas tad lācītiem vēdrā. Tā, ko ievadījām numuru, kā jau redzat, un mums ir saņemt atskaiti, nospiedīsim. Tā, Garais, tev vispār ir idejas, kā domā, ir kāds avārijas bijušas vai nav? Cik es redzu, nē. Noskriedz ir tīts? Es īstenībā pēc tā, es strādāju ar mašīnām, redzot to, kā tur viss tas izskatās. Salons, pedāļi un tādas lietas. Man liekas, viņam tur kaut kā 270, man liekas, bija noskrējiens. Es pat ticu, ka varētu būt? Tas varētu būt, bišķi tā, kas saka, tuvāk. Nē, ja tā atskaita tev būs baigi tīrāt, es būšu baigi pārsteigts. Es arī, jā. Parasti jau tā nenotiek. Tā mums vēl lādējas, mums ir 60%, baigi meklē visu kaut ko. Noteikti ļoti daudz, ko ir ko atrast. Viss tā mums ir atskaita atnākusi, spiežam apskatīt. Tā tad, Garais. Kā domā, cik īpašnieki? Kā 10 noteikti. 5. Tu esi 5. Tas jau labi izskatās. Jā. Tā, ejam tālāk, ko mēs te vēl redzam. Ir bojājumi. Ir te 3 stūrs pirmais, kas mums te ir. Nobraukums nav tīts. Vismaz rāda tā, bet mēs līdz tam tiksim, ejam tālāk. Nav bijis taksometrs vai nomas mašīna vai policijas meklēšanā. Un nav arī bijusi demonstrācijas mašīna. Okay. Tāds lietas visādi tev rādi. Un maucam tālāk par noskrējienu. Starp citu par noskrējienu, ko tu runāji, ka tev liekas, ka vajadzētu būt tīram, jo salīdzinoši maz. Viņš arī pa lielam ir salīdzinoši mazs, jo te rāda 2 līknes. Viena ir, kur vidējā, tirgu kāda ir, tev ir zem viņas. Un te ir ļoti smuki jau no 7. gada parādās noskrējiens mašīnai. Vienu brīdī bijusi pauze no 20. gada līdz 24. Stāvēja tur. Stāvēja viņi tur, jā? Tas te arī rādās. Un tad ejam tālāk pa bojājumiem. Un bojājumi bijuši vieni, nerāda konkrēti kas, bet līdz 500 eiro tikai. Pa lielam ritīgi tīra mašīna. Man kā integrētājam, kā ar vertikālu šādu atskatu garlaicīgi liekas. Pārāk laba mašīna priekš 2000. gada. Bet es domāju, ka tev ir patīkam. Šeit arī mums rāda, kādas tev ekstras ir. Tur Tiptroniks ir bijis, emisijas standarts. Šeit varam redzēt arī viss ekstras pēc viņa numura. Un pa laika posmiem nav rādīts, no kurienes tā mašīna, bet Latvijā viņa no 7. gada ir. Aigars ir priecīgs. Apakšā zem video esmu atstājis komentāru sadaļā linku. Nospiedīs uz linku un automātiski tev piešķir 20% atbalsta manu saturu šādā veidā. Bet ar promo kodu 11 ierakstot saņemsi 20% atlaidi. Un mēs atgriežamies pie Zeķes. Taisam to jaudu, lai varam vakarā pie garā braukt. Jau! Tā esam nogaņījuši ar čaļiem, kā jau redzējāt, bišķiņi patestējām Zetku. Bija rītīgi forši, interesanti un garlaicīgi nebija. Man tagad viņi patīk, kā jau es teicu. Bet tagad es iecinu garāžā uz nakti, lai viss atkūst. Un rītā celsim augšā, ēdīsim, liks virsū zirnekli, taisīsim izpūtēji. Un, ja paspēsim, tad vēl kaut ko saliksim no labumiem, jums kaut kas ir atnācis. Un piekdien mums ir, tas sanāk pēc 2 dienām, 3 dienām, brauks patmalnieks no Rīgas un pie garā uz jaudas stendu regulēsim gan šito mašīnu, gan citas tur būs. Un vēl jāapsās, ka man tur visādi skaņas parādīšos vai izpūtējas atrāvus vai kaut ko vēl, jo tā mašīna nereāli zema. Vēl es gribu priekšā uzliks flančs, varbūt tad bišķi palīdzēs vairāk noturēt cālslīdīt, bet tā kopumā esmu pagadām ļoti priecīgs, apmierināts. Visi sažuvus, nožuvus, un mēs esam gatavi ķerties klāt. Un ir jau atnākuši pāris lietas, gribu parādīt. Kā jau es teicu, ka mēs taisīsim izplūdu. Tā, kur mēs te palikām, atnāca klients, izsīt man to galveno domu. Jā, mums visādas jaunas lietiņas atnākušas, atraduši izmēr ļoti daudz, ko mēs neesam uzlikuši, bet es jau mizāju. Tātad parādīsim pirmais.
Galvenais uzdevums liksim virsū zirnekli, pilnīgi jauns šmīdmens. Šis ir no 3 sastāvs 6 cilindri. Tehniski vajadzētu derēt, praktiski redzēsim, ja nekā samainīsim. Kaimiņam ir arī no 40 sastāv. Tur jāskatās, vai motora kronšteins. Kronšteins ir, ja? Motora kronšteins vai derēs šajā vietā. Tad mums ir izpūtējis gala bunduls, smuks, skaists, bet maz izēja. Tā man nepatīk, bet labi. Ja mums izpūtēji būs jātais gandrīz uz 70 mm, tā mums te teica profesionāļi. Un mums ir viena mazs sajūgs. Savirpots. Viss kā nākās, jo oriģināli ir 2-masnieks. Šeit ir 1-masnieks. Katrā ziņā BMW patīk, kad viņā ieguldās daudz, gandrīz daudz, arī daudz. Tad šitās lietas jūs redzējāt. Mums jārmētās kēla trubiņas no traktējas atsūtījuši. Tad visādas stučkiņas, visādas mazās lietiņas, kā piemēram pa vidu grib uztaisīt šo F1 stila bremzi, vai citu viņi liek kā miglu. Un tam līdzīgi tad man atnāca vēl šitādas te miglas. Jūs noteikti tagad visi domāsiet, nafigam. Es arī domāju nafigam, bet es domāju, ka noteikti jau ka neliksim, jo viņš bišķi pa lieli ir. Ja man gribējās kaut ko tādu interesantu. Varbūt uz vasaru. Jā, jāliek. Viss. Nu, Edīt, esi gatavs? Nē, es tik drūms. BMW boja attiecības, jā. Bet ne šitas BMW. Mums te fonā viens ir, kas šodien negrib klausīt. Tāpēc mums vajag bišķi atpūt uz šito mašīnu. Laižam timelapses daudz un skrūvējam nost, un jau pa ceļiem pasāstīšu, kā mums iet. Tā pacēlām augšā žetonu, viņam jau ir kļičs, visādas Edijs viņu sauc par žetonu. Un man čoms viņu sauc par zeķi. Vēlc ārā to zeķi un braucam slīpēt. Nu, pasīsimies, ko mēs esam sadarījuši. 200 km vairāk ir nobraukt pa sporta režīmā. Riku Rīgas riepām sveicienu, labas riepas. Paldies, Otto. Šitas mums ir galīgi deformējies, šitāds te pasākums. Reku mūsu panna improvizētā arī turās, nekas nav nočakrēts, bet mašīna ir reāli zema. Bet it kā viss kārtībā. Šitāds caurums jau man bija, bet te gan ir izkabinājies tā restīgi ārā no tā sniega vaļņiem. Bet kopumā viss smuki nomazgājies, kaut gan tev nekas ekstrēms nebija. Eļļiņas ar mums nekur netek. Viss forši, bet pamanījām to, kad man bija tā kā graboņi. Un mums ir izpūtējis, izkabinājies. Nezinu, kā to var dabūt gatavu, bet rekordu no šitām te vietām izkabinājies ārā. Bet labi, viņš jau zināja, kad Edijs viņu ņems nost, tāpēc viņš jau lēnām atsakās. Vismaz esam laika ietaupījuši uz to, kad jau mēs ņēmām vienreiz te smuku visu. Jau sadarīs, kā atskrūvēt un var noņemt. Tā kā darbojamies. Tagad mēs ķersimies jaudas paaugstināšanai numur 1. Liksim virsū zirnekli, ņemam nost izpūtēji, ko jau tagad Edijs dara. Un mēģināsim no rokas pilnīgi jaunu, kārtīgu izpūtēji. Tā paskatieties, kāds mums skaists laiks ārā. Ziema ir, Liepājā ziema ir viss kaut kas interesants un negaidīts. Tāpēc solot daudz liels mīnus. Un mans pēdējais ieguldījums atvests nopirkt no Mika ķenava. Gan jau visi zināt šo vārdu Miks ķenavs, kur vienmēr atbrauc uz treniņiem, viss pogā ārā. Miks sveicieni. Un paldies tev par foršu komplektiņu. Iegādājos, pasieties ko. Nopirku zāģus. Pagājušā gadā laikam brauktā izstās, bet visi viņi ir vietā. Nav neviens izrauts, bišķi kaut kur gumīņa. Bet pats labākais ir, mums ir kaltie speciāli šaurie diski, kur arī var uzlikt savus Michelin noteikti uz viņiem virsū. Jo tie 195 noteikti dara, jo viņi nenormāli viegli. Tā kā paceļ ir ļoti viegli. Forši, tas būs ZK pārsteigums, ja mums būs ledus, bet gan jau, ka būs ledus. Tagad liksim iekšā konteinerā un gaidām ledus braucienu. Tā kā jā, labs. Jo man īstenībā ir vēl viens komplekts. To gan es varētu notirgot, rīt apsīsimies, parādīšu. Tā, iegājām manā zelta krātuvē. Man te viss kaut kas atrodas un man ir viens komplekts, ko es varētu pārdot. Reka mūsu zāģi, daudz zāģi te ir. Un tā, šitie te izkritušie bija Robija un šitie 4 mani. Rekura, ar visiem diskiem es varētu pārdot pa kādi, nezinu, redziet. Zāģi ir visās riepās un diski bija 2 pat BBS, 2 bleķnieki un 2 BBS bija šaurie tāda tipa. Tā kā varētu šitos pārdot, ja jums ir, kā saka, interesi. Tik man jāizdomā cena. Katrā nebūs cena, jo es jau esmu paspējis viņus visus nobraukt. Jā, jo ziema mums bija izrādās gara, ķernava zāģi
daudz ilgi neturēju, tāpēc dabūju ņemt savu rezerves komplektu un līdz ar to mans sapnis par vēl vienu komplektu pārdošanu izšķebēja. Tā, diskus salikām, varam taisīt ciet mūsu slepeno bāzi, visādiem labumiem. Gaidiet ledu, tas drīz būs. Yeah. Un tagad atgriežamies garāžā. Edijs mums ir sācis ņemt nost tagad zirnekli. Atskrūvēsim augšā, pāris skrūvus un apakšā vēl jāatskrūvē, bet īstenībā tur nav baigi viegli tikt klāt. Kaut gan motortelpa Z4 ir diezgan liela. Tāpat tās bija ko pačakēties un pamocīties. Man tā Edijs teica. Man jau personīgi likās, ka tur diezgan viegli tikai tikt. Varbūt Edijs vienkārši uzsita grūtības līmeni. Tas ir beidzot noticis. Reku mums jau pats visādas detaļas krīt rokās. Tas bija aizsargs karstumizturības. Un ķersimies pie ņemšanas nost. Var paskatīties, kas par dārgumiem mūsdienās 3-litrīgie katalizatori vēl pie tam ideālā stāvoklī maksā nieri. Man liekas, pēdējo reizi, cik es zinu, bija kaut kādi 300 vai 400 eiro. Bet ir populāri viņus dot uz zīri. Bet mums būs pašiem savu katalizatoru, ko uz apskatu mainīsim, vai arī gan jau nākotnē tirgošu, un tad mums būs katalizatori. Jūs esat liecinieki, ka man viņi ir. Un šādi izstāsta dzinējs bez katalizatoriem un oriģinālā izplūdes kolektora. Tā, tagad mēs mēģināsim saprast, vai mums der 36. zirneklis. Ja nē, Zonam Jākapsonam, lai ved 46. Ja mums ir problēma varētu būt, tur noteikti būs arī jāpieliek tas motoru kronšteins. Pieļauju. Tā, viens ir, vai jau ir viss slikti? Jā, ir slikti. Jau ir slikti? Kur tur ir? Pasties, kur ir kārma un kur ir... Viņš tagad klāt bija? Šitā viņam jābūt. Viņš jau ir... Kā viņam jābūt? Šitā. Nesaskrūvēs? Nesaskrūvēs. Nevar saprast īsti. Pagaies, uzmetīšu vienu uzgriezni. Nu, uzmet. Tā, mums jāuzmet vienu uzgriezni. Pagaidām nevar īsti saprast, vai der vai neder. Jo stāsts ir tāds, kāpēc mēs liekam 36, jo 36 izplūdes kolektori esot labāk. Ir labāk gaisa plūsma nekā 46, bet ja mums nedarīs, lieksim 46. Kur tu vēl Tā, vajag. Tagad mēs palēnam pielāgojam mūsu zirnekli, jo ir aizdoms, ka iespējams pat nederēs. Pat ne motoru kronšteina dēļ, bet tas aizliekums ir bišķiņ tāds tā kā tuvāk aiziet blokam. Bet sākumā vienmēr jau, kad mēs te liekam kaut ko, tad mums liekas viss slikti un nekas nederēs. Bet Edijs saka, paga, stopu, tūlītās uzliksim otru, piemērīsim un pastīsimies, vai tiešām der vai tiešām neder. Nevaram izdarīt secinājumus, arī kur ap divi ir pieskrūvēti. Vēl nāk tāda pagarinājuma, bet man pašam galvā jau liekas, ka visam vajadzētu sajiet. Edijs mums tāds bišķi citreiz ir tāds skeptisks. Bet es saku, ka derēs. Un jūs zināt, ka noteikti, ka točni derēs. Tas pagarinājums, tad laikam jāliek. Pagaiž, Senjora. Kas tur derēs? Kā jau redzat, kārbs kronšteins mums točni der. Tur mums nekas netraucēs. Tagad Edijs atnesīs mazās pīpītes, nezinu, viņas sauc pagarinājumiem. 36 un 46 nāk pie dažādos līkumos un leņķos. Bet mums ir izstāsts, ka ļoti paveicies un mums būs 36. izplūdes kolektors. Būs labi visi. Tad jau varbūt mēs varēsim noteikt īsto kolektoru, kam ir power. Es nevaru sagaidīt, kad būs. Jūs ļoti gribat tos bērnu tos. Un tagad sākās veiklo pirkstiņu darbības. Mums vajadzēja dabūt tās divas skrūvas iekšā pretī. Tur sanāk, kad otrā pusē ir uzgriezts, jābāž cauri skrūvu un jāpievelk, un tas maz nebija tik vienkārši. Tā iespējams, ka viena problēma būs atrisināt, otra problēma būs Y-taipa. Kaut kur jāatrod, vai būs pašiem jāatzandē. Tā, nebāzīsimies Edijam virsū, ļaujam viņam saskrūvēt un tad pasīsimies, kas tur īsti ir. Kamēr Edijs mums skrūvē izpūtēju, aizmirst parādīt vēl vienu lietu, kas mums izjuka tai mašīnai, kad taisījām apkopu, mums beidzās gaisa masas mērītājs.
Līdz ar to dabūju pirkt šitādu. Tas ir VO. Man liekas, ka tas ir oriģinālam, jo ir izskrāpēta visa koda ārā. Neko jau var redzēt. Un viņi ir reāli dārgs. Un nevar viņu arī izkodēt šitai programmai. Ārēji, es zinu, ka daudz sportisti kodē ārā, bet diemžēl nevar. Tā kā atkal 200 eiro, man liekas, bija. Jā. Cerams jau, ka ies. Ejam skatīties, ko viņš tur saskrūvēs. Tā, Edijs saka, visi maizē laikam. Vai nav maizē? Ir. Tu saki? No. Mums tāda nav. Pastāties, mums ir vēl vieta, daudz vēl vieta. Čiņš, viņš šitā te dabūs tā kaut kā. Šur kaut ko. Aizlaist. Un forši. Tātad mums tomēr paliks 36. izpildes kolektors, kurš ir labāks produktivitātes ziņā gaisa. Super. Bet nākušies paliek trakais, visu metināšana, griešana un tā tālāk. Un vēl mums jāatrod izpūties, jo, kā jau redzējāt, noteikti vienā no timelapsiem bija Jākapsons kungs atnācis un pateica, kas kur kā jādara. Es nedrīkst teikt, viņš teica, tas ir secrets, kas tur un kādos izmēros un kādos tilpumos, bet mēs tur mēģinās kaut ko sačinīt no tā visa. Jo problēma, ka aizmugurē Zetka ir aizmugur ļoti īsa un tur var maz bunduli ielikt, tad tur jābūt noteiktam tilpumam, bet mums tāds nebūs, diemžēl. Bet mēģināsim tūp tam atrast. Jo tas, ko es jums rādīju iepriekš, tas mums nedara. Pirmkārt, uz 60 tikai ieeja, lai jūs lielāka un tilpums arī maziņš, bet tur vēl tā, galvenais tā ieeja, lai ir. Jo tā esam izpūtēju uz 70 mm. Izmā liels, bet tā vajag. Šaucam tālāk. Vēl, kur noņem to bundulu šito te, mums vēl jānoglušī. Jo šis, nezinu, kādai ekoloģijai kaut kas tur katru domāts, gan jau būs pilns panels ar kļūdām, bet mēs vēl jāizgriež no tiem neuzstāda šaibiņu jāuzliek. Pieskrūvēsim brīku, tad baigi tālāk stāst, bet tā jau izstāst zolīgi. Uzreiz daudz vietiņas, kur ņemties pērties, šī arī nav jāskrūvē nost. Skaisti. Tā jau tev jāsaskrūvē. Un, Edīt, tev jāsūt trubs. Jā. Un arī tā būs farčīgi darbi. Pak man vēl bundulis jāatrod. Malcam. Hello, mums ir jauns updates, mums ir nākušā diena, es esmu atkal izbraukājis veikals, sapircies, atradis izpūtēju. Mēs jau te sākam rēkmi, jau sāk bišķiņ iebasīt tikai piķis ietiekšu, klink, un tā tālāk, kad uztaisīs mašīnu, bet nauda, par ko aizbrauks, tas nebūs. Jā, Edijs teica, ka viņš var savu 2 nedēļu mēnešu algu noziedot šitam projektam. Lespēlēt zūdā. Bet, ja es tā darīšu, tad viņš katiņus savākšot, uzreiz čings, sēž tajā bagāžnikā ejot iekšā. Tā, ko tad es šodien no rīta sakasīs? Tātad, ka mums ir izpūtēji visi braļukas gabali. Un izpūtējs būs milzīgs, kā jūs paši redzat. Edijs teica, tas kanalizācijas rora. Bet inženieris Jākapsons kungs teica, ka tā jābūt un vajag, tad močīsim. Bet man rītīgi besīja šitas, bet tādam ir jābūt. Subaru style. Reiku bunduls, milzīgs, liels termos. Neko darīt. Un 2 šitādas te trubels. Un diametrs ir 76 mm atmosfērai. Cerams, ka tas viss strādās. Reku pāriesim uz Y-type, viss aizies vienā līkumā. Tad mums ir 2 līkumi. Pa ceļam jau obligāti jābūt, lai ir pretestība. Un tad cerēsim uz afigeno jaudu un afigeno skaņu un tā tālāk būs traka skaļa. Es tā domāju, ka būs traka skaļa. Bet būs jau labi, kā saka. Un Edijs mums ir saskrūvējis līdz galam arī zirnekli, noglušījis šito aparātu. Un tagad sāksim sarkas darbs. Let's go! Piegatavosim tagad izpūtēju gals jau priekš metināšanas. Bišķiņ jau vienu apzāģējām. Jāpielīdzina malas, lai varam turpināt jau Y-type, tas būs tas pats galvenais. Šis ir katalizators zaglis. Jā. Tu nesiškreiz filmēt. Nefilmē. Tieši tādā momentā, kā jāpisās, tad jāfilmē. Kas jātur? Tu man ierauz pirstos. Tas jau vienreiz tikai. Nu. Liek man nogriezīsim. Ej, dirstēdīgi. Bet, kad dabūju pat piksniem, tad vispār nekādas darba drošības. Nu, ko piemērīsim mūsu jauno Y-type.
kas aiziet uz 75 mm ārējais diametrs. Šeit būs bišķi jāpadomā, kā mēs varam smuki salaist un savienot. Un Edijs beidzot ķerās pie metināmā aparāta un sāka veidot puzli, jo metināšana un izplūde, tā ir viena liela puzles veidošana. Neesam nekādi baigie profesionāļi uz tieši izplūdes metināšanu, bet esam uzmetinājuši pietiekoši daudz, vismaz es savā laikā, un Edijam šī ir vispār pirmā, ko viņš darīs. Tā kā vēlāk iečekosim, kā tā viņam ir sanācis, un varēsiet izteikt komentārus. Viņš ir malacis, viņš nenobijās, viņš apmēram zina, kā to darīt, un viņš to dara. Un sanāca, man liekas, ļoti labi. Voilā! Un es teicu, ka izstās un būs ļoti labi. Redzējāt, mums bija GDM stilā izpūties, bišķiņ pat ieslīp, viņš būs tā kā uz labo pusi vairāk. Bet Edijs malacis, man patīk. Būs tikai jāapmetina, un tad jau gribās jau piešķilt. Tā Edijs mums ir zamačījis izpūtēju uz punktiem. Apmēram, kā tas viss izstāsts. Paskatieties. Parādīšu arī. GDM izpūtējis uz BMW. Man pat bišķi sāk patikt. Varbūt es runāju muļķības, bet ļoti launi. Tas ir Edija pirmais izpūtējis. Un es teikšu, ka tas ir pat ļoti smuki sagriezis. Salicis uz punktiņiem. Te gala, protams, vēl jāpārtais mums, bet ir ļoti zolīni. Ļoti labi, tikai žēl, ka viņš sarūsies. Atstāj komentārā, ko tu saki pie Edija pirmo eksāmenu darbu par izpūtēju. Pagāju pasīsimies, kā viņš vēl sametinās visu viņu, bet ļoti labi. Man liekas muldi, ka viņš pirmo reizi to dara. Tā izpūtēja noņēmām nost jau no mašīnas, tagad noliksim uz stenda un Edijs viņu grozīs un metinās šūs smuki, lai nepūš mums nekur garām, lai izskatās labi. Ko? Mūzika un ķeramies klāt. Tā, kamēr Edijs mums tagad metina izpūtēju blakām, man ir atnākušas paciņas Trackdays.eu. Tur ir visādi labas lietiņas tavam sportvāģim, tavam winterbeaterim. Un es tur visu kaut ko foršu pasūtīju. Paldies viņiem par foršu atlaidi, par atbalstu. Un pastāstīšu par vēl vienu lietu. Parādīšu bišķi vēlāk darba procesā. Ķeramies klāt, kas tad mums ir labs paciņā. Protams, mums ir uzlīmes, ko uzlīmēsim uz beateri. Tad mums kaut kas te vēl ir. Reku paciņa. Man liekas, tā ir stūrs. Stūrais pārēja. Jep, tā būs stūrs pārēja. Ķipa priekš 48, jo es visu pa lielam pasūtījis, kas dara 48, jo teorētiski ZK jābūt visam ar un ap pa 48, izņemot virsbūvi. Jep, reku mums šī tāds te forša firma, nezinu, kas pa firmu. Te ir ierakstīts E39 stūrs pārēji, bet es no 348. Labi, ceram, ka tā nebūs feature. Kad mēs uzkārsim, ja mums ir hidra, ļoti interesanta hidra. Kāpēc interesanta? Tāpēc, kad negrib bojāt ZK to vizuālo salonā, tāpēc meklēju un pasūtīju arī pie Trackdays hidru, kas izstās un liekās oriģinālās rokas bremzes vietā. Tā mums ir mehānisms viss. Pozitīvi. Vā! Un reku ir pats raustāmais. Šitā te liekās klāt. Šitas paslēpjās zem ādiņas viss. Un šitas mums nāk klāt, viņiem pieliec kā tu gribi. Un rausti, baigi labi. Tas ir. Un tad mums ir shifters. Gribu priekš zeķis, tā kā vajag pasēt kāds viņam garums arī. Nav garš, nav īs. Nu, ko liksim šito apakaļ, jo mums ir vēl viena lietiņa, ko gribu parādīt. Tā kā jūs domājat, kas te ir? Mums ir hidra, mums ir shifters. Un ko vajag pilnai laimēji? Stūri. Un stūri, protams, arī mums ir no Trackday. Un diezgan vajadzētu būt labai stūrei. Kabum! Sparko Originality. Man džeki iedeva, reko trubiņas nāk. Zini, kas tās turbiņā, tās armētās. Viņas speciāli uztaisīja priekš Zetkas. Viņi uztaisījuši ar citu Trackdays taisa pēc pasūtījuma bremžu trubas armētās, ar kurām var iziet apskatu.
Un šeit ir gan priekšēji, gan aizmugurēji. Es domāju, ka arī hidrēji varēsim kaut ko izmantot, jo tie ir bišķiņu vairāk, varbūt arī nē. Bet šitā ir baigā tēma. Kā jūs zinat, tad armātās trubiņas taisa foršāk, precīzāk bremzēšanu. Jo standartā tu bremzē, gumijniecis uzpūšās un nav tik labi nesaķer. Bet armātājām tas viss ir baigā tēma. Tagad ķeramies klāt pie stūrītes. Stāsts var būt kas līdzīgs, kā jau esam redzējuši. Dažādi veidi krāsās var sparko uzlīmītes uzlikt. Un stūre es ņēmu pēc iespējas mazāk iznesam, jo man tā jau tur vietas nav. Stūrīte mums ir. Jeb, šitā ir mazāk. Pastieties. Stīgi. Šitā ir bišķi mazāk iznesums pasties. Ejam apstīties zaļ kā plec mīnus varētu iztīties. Nē, nu glauni. Vajadzēs BMW emblēmu varbūt uzlikt nevis sparko zīmīt. Šito mums vajadzētu likt virsū. Ņemsim no stūri un liksim virsū jauno stūri. Tā, un paskatieties! Edijs ir pabeidzis izpūtēju. Viss mums ir sametināts. Un normāls šķūns. Es ceru, ka te viss baigi derēs un strādās. Ļoti labi, Edijs malaks. Šitās šūs mēs neņemsim un neslīpēsim. Šitās, ja jūs domājat, tāpēc, ka nav jēga. Tāpat viņš aprūsēs visu no metāla. Bet būs labi. Malaks, Edij. Šūtauts tā. Bet, lai mēs uzlikt izpūtēju, atcerieties, mums taču ir šaušķifters, kā jums rādīja. Edijs tagad ir uztaisījis mums caurumu un mēģināsim ielikt šifteru jauno, varbūt tas vismaz derēs. Tā, mēs esam noņēmuši šito oriģinālo ātrumu pārslēgu. Es Edijam saku, kur tu tas skrūvēs, viņš saka, šitā pilnīgi lieka detaļa. Viņi tā kā vispār nevajadzēs, nu pagaidām, kamēr šifters, ja? Nē, nevajadzēs. Bet, ja mēs gribēsim kādreiz pāriet uz standartu, tad mums viņu vajadzēs. Kādu vajadzēs? Labi. Tā man jākāp jau iekšā esot. Tā mums izstāsta šitā. Oriģināli esam izņēmuši ārā, izplēsuši. Un, jā, mums nav stūrīta, bet to jūs zināt, kāpēc. Bet... Nē, jūs nezināt, kāpēc. Izrādās pārēja, kas bija 39. domāt, tiešām nebija īstā. Līdz ar to sarunājām ar Trakdejs, kad viņam atsūtīs īsto, bija kaut kas sajaukt ar kodiem. Tūlīt pasīsimies, vai vispār mums dara viņš. Nu, gan jau derēs, es ceru. Tu jau zini, ko tu dari? Es esmu skaļāk. Starp citu, mēs arī te hidru kaut kad mainīsim, bet ne tagad. Un jums ir noteikti izstāsts vienkārši, te viss klik noklikšķina, to nomaina forši, bet tad, kad bijām, kā jau redzējāt pēc jumta, tad mums izstāstīja, ka šeit viss ir pieskrūvēts, tas viss jānoārda. Vēl šitas viss jānoņem nost, un laikam pat beņķis jāņem nost, kad nenormālais čakars te būs, lai to hidroniņu te dabūtu iekšā. Bet, nu, cerams, ka varbūt apiesim sistēmu. Un ir laiks beidzot uzstādīt mūsu jauno 11 Workshop made by Edijs. Super trooper, super charged izplūdu. Piedodiet par daudziem izteicieniem. Bet viņa īstenībā bija ļoti viegla, īsa. Man liekas, īsāk par kādi 30-40 cm pakš nekā E46. Un viss smuki pasēja. Tagad iesim apakšā, paturēsim savienojumu, Edijs var saskrūvēt. Un tad ķersimies klusinātājiem. Bet šeit būs bišķi tāda brīnumiņa. Mēs domājām, ka var viņi tā kā paņemt hopts un izraut, bet īstenībā nebija tā. Tur varēja atskrūvēt tā kā plusiņu, skrūvgriezi vaļā un tu varēja pagriezt klusāk vai skaļāk. Interesanti, ne? Bet beigās jau mēs izdomājām, kā viņu dabūt ārā vienkārši ar varu. Bet mēs viņu atstājām, nu mazums varbūt kādreiz apniktas troksnes. Tā Edijs mums liek pēdējos metinājumu punktus. Lai mēs varam tagad pielaist, paklausīties, kas tur notiek un pasīties, vai neko nelaist garām. Un tad, protams, ir kaut kas. Pielabosim un tad vajadzētu sākt stūlēt visu kopā apakaļ. Es tā domāju. Tas tomēr ir BMW Z4 un vēl šitā te trako izplūdu. Man liekas, ka šitā noteikti būs skaļākā zetka Latvijā. Varbūt pat kaut kur Eiropas robežās varētu tā kā ielīst. Ziemeļa Eiropā. Ai, labi, ko es tam mūdu. Mums jādabā ārā šitā te pīpīt. Cerams, ka viņi tur nav iepresēti. Ja ne, baigāt dirsā. Bet, nu, rausim ārā un tad varētu mēģināt šķilt klāt. Es gribēju pats pamēģināt, tagad dabūt ārā viņu izskrūvēt, bet es jūtu aizmugurēdījiem spriedzi, viņš nevarēja jau sagaidīt. Tu liekas darbības, paņem malā. Paņem malā, brā! Te būs mans iznāciens ar banānu. Tu, pērtiķi. Nesaliek man jauno izpūtēju. Uzliet banāniņu par šito.
Es paņemu svaigi. Tā. Pašiem. O te tad dirka. Esiet gatavi. Jūs esiet tam gatavi? Aš nā. Tā ir baigais troksnis īstenībā. Nē, nu normāli, viņš telpa tomēr izbrauks ārā, tad tā nebūs. Uzsils un būs pavisam labi. Saliks vēl zondes, tagad visi melnie zilie dūmi nāk, tur viss pa taisnoji. Un būs labi. Es ceru. Tā, pasīsimies, vai nelaižam kaut kur garām. Ir labi šuvīt. Ir labi. Tā mums viss ir labi, tad mums jāpabeidz visi skrojamie darbi. Tā visi vārds cieti izveidinājās. Un jāsaliek vēl gaismas mērītājs un zondes un tā tālāk. Bišķi flāmi izsit. Jā. Minimāli, bet bija. Bet īstenībā labi skan tajā slodzītē. Jā. Nav tik traki, nav tāds pretīgs konzervnieks. Kas ir, Aldi? Tas nav normāli. Tas nav normāli? Tas nav normāli. Nav jēga tagad. Bez sensoriem. Ir jaudas stenda diena šodien. Tagad noņemsim no zīmenes un uzkrāmēsim vasarens, jo garais mums neatļauj ar šipiem braukt pa jaudas stendas ruļiem. Tas tikai loģisks mazums, tur kaut kas neatlido. Un tām līdzīgi tā kā sakārtosim tagad visi jau priekš jaudas stenda. Un ir laiks mums nomainīt gaismas mērītāju. Jauno, ko rādīja jums iepriekšējo vecais, pamet mums čatu. Tajā brīdī, kad mainījām ieplūdes kolektoram visas vakuma trubas. Nezinu, laikam bija no vecuma trausas palicis vai kas, bet, kad salikām visu apakaļ, viņš vienkārši vairs negāja un bija ļoti liels patēriņš degvielas. Tā, ka ļoti liels brauc arī uz Rīga viņu un atpakaļ, knap varēja pilnu bāku tur papakaļ aizbraukt. Bet kopš mums ir jaunais gaismas mērītājs, gribu teikt, kad ir patēriņš ļoti nokrities. Vidēji uz šosejas ir kaut kādi 8 litri uz augšu, un pilsētā ir kaut kādi 13, 14 apmēram. Tā kā kaut kā tā. Pašlaikais brīdis klikšs un piespraužam gaismas mērītāju un esam to izdarījuši. Priecīgi, laimīgi un gatavi rezultātam. Tā mēs ar Ediju jau esam praktiski pabeiguši mašīnu selēt, kā jau redzējāt, es uzliku gaisnieku gaismas mērītāju diskus un Edijas saskrovēju visu pārējos lauriņus, es tur paniņu un blaniņu. Mums jau ir diski, mums ir salikts jau motors, viss tā kā vietās pārbaudīts. Un tagad vajadzot pieslēgt kompus, atzēst kļūdas, visu noresetēt un mēs pa lielam būsim gatavi braukt ārā un mums jāapstās Edija vēl eļas līmenis. Edijs tūjitās man nokalibrēs stūri, nodzēsīs gaismas mērītāju un eļu vēl pārbaudīsim. Vispārējais laikam tā kā būtu izdarīts, gatavs gāzt uz jaudas stendu un tad kaut kur pierādīt sev trosē. GDM, BMW, very good. Tā, ir pienācis mans laiks, jo Roberts bija, reku garais. Jānis mums ir galvenais regulators un tagad mēs nebrauksim uz jaudas stendu, bet brauksim garāžā blakus kādu stundu. Jānis mēģinās saprast, kas vispār notiek. Nu, tu esi priecīgs par rezultātiem? Viņš ir riktīgi iepisies. Jā. Nē, kāpēc?
Tāpēc, ka tev būs vēl lielāks reitings. Tagad dzīsim iekšā Zetkavie garā. Jānis mēģinās saprast, kas ar tiem logiem notiek, un tad mēs tikai brauksim uz šito pasākumu. Nē, es tur braukšu iekšā. Uz jaudas nebraukšu iekšā. Vienkārši. Viņš tur grib stundu vēl tur pačakarēties. Nu, tik sāksies ballīt. Paldies tev, operatori. Jāni, kāpēc tu teici, kāpēc var ilgi aiziet? Kas ir Zetkām tik īpaši? Zetkām var būt tā, ka Zetkai vai no MS43. Kur ir īpašs softs, kas nāk tikai Zetkai. Tas ir dēļ tās spogas? Nē, tas ir, man liekas, dēļ tā, ka 90. arhitektūra vecā vadīja. Tāpēc speciāli Zetkām taisīt softs. Un vēl Zetkām varbūt arī, ka nāk 45. vadība. Tad ir bišķīt vienkāršāk. Tad tu ceri tagad uz 45. Atslēga ir reka augšā uz paneļa. Tā Jāni tagad mēģinās saprast, kas mums lācītiem vēderā no vadības. 43? 45, 43, 44. Ir jau 45, tu redz jau? Tad mums ir 45. vadība. Tad ko tu saki, Jāni? Būs vieglāk? Pastīsies, kuru versiju. Tu baidījies par 44. ja? 43. 43. Nē, es netieku, ka baidījos. Nu, tas vienkārši būtu ilgāk. Tas būtu ilgāk, jo tur Katru vlogu tu teici, ka jāraksta atsevišķi, ja? definīcijas būtu jāraksta, jo tā versija nav uzdefinēta. Jā, man paveicās. Man ir 45. labs. Es nezinu, tas ir labi vai slikti vispār? Nu, 45. laba vadība. Kāda vaina? Kādu vainu viņš saka? Tad jau labi. Es domāju, Jānis arī priecīgs. Jā, viņš saka, ātrāk tikšu mājās. Bet īstenībā ļoti paveicās. Šis ir forši. Tad jau varbūt arī rēķins tev būs normāls. Tā, tagad Jānis tiek galā. Mēs saprotam, ka mums ir 45. vadība. Ilgi mēs nesēdēsim, palūrēs, iepumpēs, paragulēs. Izklausās vienkārši, ne? Čing, gatavs. Čau, garais. Atcies, ka tev viss jādara ako no jauna. Ir krūti, ka tu nopirkši to taču, ka uztaisīji kā ziemas bīteri. Nu, labi, ne tikai bīteri, arī vasaras bīteri. Vienkārši tas, ka kaut kas tāds atsvaidzinošs no visiem 36, 46. Kaut kas savādāk. Nu, ir savs uzreiz savu izaicinājumu problēmas, jo tas viss prasa lielu naudu un čakaru baigo. Zini kā, varbūt kāds skaitos tagad tās kā ar vertikālu reklāmas, bet saprotiet, viņš tādu piķi te grūž iekšā. Jā, sev dēļ, jūs dēļ. Nu, reāli vajag sponsors, nevar savādāk. Tas ir no 36. jau ir tas, ko es taisu ziemas. Es nezinu, vai tas ir Tur jau pirms, daudz pēc. naudas jātērē. Tur jau tā nauda ir šausmīgi liela. Un šitam vispār tas ir kosmos pilnīgākais. Man tas nav jāmetina. Tas bija uzdesiens kaut kāds? Nē, nu 3 parasti visu reģinu aiz metināšanā. Jā, tā ir. Šeit tādā ķūningā te var vairāk Nē, naudas forši, te ir forši. Nu, šitā vakar galvenais jautājums, cik Cik būs powers? Garais, tu vari pievienot. Garais, to ir taisam stavkas. Nu, cik tev liekas būs jauda? Man liekas, tad 230 ir stoks, tev ir virsū zirnekls. Jā, un izplūda. Daļēji Jēkabsona izplūda. Daļai pareizi. 200, es teikšu 245. Jā, 245 es teikšu. 247. Es gribētu 250, bet es būšu priecīgs, ja būs vismaz vairāk par stoku. Jā. Es domāju, tas jābūt vairāk. Jo tas būtu nežēlīgi pret manu maku. Tur ir mīkšs, lai iet tie 250. Jā. Jo Jēkabsons teica, ka būs 230. Nu, to viņš diršo teica. Bet viņš teica arī, ka man būs 216. Nu, Bet tev bija 218. Jā. Tad tu vinēji. Tev būs 232. 235. Ļoti labi. Jā. Nu, nē, es negribu bišķi vairāk. Galvenais, lai viss kārtībā motoram. Ja tur viss kārtībā, tad jau kaut kas vajadzētu būt. Sapcīt Jēkabsons, kas nezinu, tas ir lielais guru, mūsu lokālais. Cik būs jauda? Šitā? Jā. Bet nopietni. Nopietni. 45 maks. Vairāk Tas nebūs. jau labāk skan. Jā, Tu teici 200. Nu, bet tad, kad tu Es teicu 245. sapņos. Ja es saku, ja viss būs kārtībā, tad būs 247. Nu, tik daudz, nebūs. Tu redzēji, cik izpūtais īsts? Izplūdes kolektors un kaut kas bišķi izpūtēja. Kaut kā 240. 240. Nu, viņam ir jārēķina tas, ka aizmugur bišķi pa īsi kaut kas tur noticis. Izpūtais galīgi nesanāca garš, cik vajadzētu. Būs labi.
Atzēna pilnīgi stoku trīnieku, cik var dabūt zirgas čipoju. Pilnīgi ar visiem kaķikiem. Jā. Nu, tādu standartiņu atved. Baigi neko. Tur jau oriģināli viss ir labi. Kaut ko var dabūt klāt, tad, kad tu kaut ko esi izdarījis. Jā? Nezinu, atšķi tāpat nekas vien nenotiek. Nu, es zinu, ka tur, nu jā, arī varbūt. Jāprasās par to, ka vismaz, ja tev ir stoks, tad var pačipot un tev ir vismaz standarts. Nu jā, un tad es priecīgs. Un tad es priecīgs. Atmo motoriem visiem, kas ir, principā, sākot jau no šitās paaudzes, viņi ir oriģināli ļoti labi saregulēti. Ja tev ir pilnīgi standarta motors, tur neko labāk tur nedabūs. Tas ir no kaut kādiem 80. 90. sākuma, kad bija sūdīgas degvielas. Tiem motoriem ar kaut ko dabūt, tad tur ir viss pilnīgi standarta. Viņi ir rūpnīcā ļoti labi saregulēti, un tu neko nedabūsi. Tas, ka tev kāds tur sola, ka viņš var dabūt kaut ko, tā ir pilnīgi diršana, tā nav. Okay. Tas nav reāli. Šos nezinām. Tad jau 192 būs. Izstāst, es negribu Jānu traucēt, jo tur ir baigi svarīgi. Ko viņš dara? Čakarējās. Nu, bet viņš tā kā pa jaunu zīmē, ja? Jā. Nu, tā kā pavisam pa jaunu. Jā. Tas ir labi vai slikti? Tas labi. Būs labi. Tad būs vairāk nekā es pirmoreiz teicu. Jo es negribu Jānu traucēt, jo viņš tur zīmē visu tādas tabulas. Es tagad iešu no sāniņa pafilmēt, pasīties. Es tur neko nesaprotu. Man liekas, Kā aizies apfilmē mājās, pasties vairāk. Es zinu, ka viņš saprot, bet viņš neatzīstās, ko viņš tur Man dara. liekas, viņam sieva saprot vairāk nekā mēs abi Jā. kopā par šīm lietām. Tas čist. Un tikmēr Garam vispār viss turpina vienalga. strādāt. Rekord. Rekā viņš to dara, redzi? Atšancējis ir. Redzi, viņš ļurk. Garais, tu zini, ko tu dari? Jā, es pārbaudu kvalitāti. Jūs nedecēsiet 2 stundas ar kapekām, un beidzot tas brīdis ir klāt. Braucam uz jaudas stenda. Tā mēs beidzot braucam. Braucam augšā. Šitas būs jāstup. Nē! Uz apakaļ. O! Ir perfekti. Vai ne? Pasieties, viss perfekti. Nostājās vietām. Nu, Jāni, būs? Kaut ko es sazīmēju? Sazīmēju. Sazīmēju. Visu, ko vajag, mums sazīmēju. O, tā es jau braucu uz Hesīti pēc paičona un skatos, vīri jau brauc ārā, tad es esmu palicis bez paičona laikam. Vai es varu ātri paspēt aizbraukt vēl izstās? Vai negarais, kamēr tu sasies vēl? Tā es te biju izskrējis ārā pēc Hesburga, rītīgi gribējās, un pulkstens ir gandrīz 9 vakarā, un neviens vēl nezināja, kas ko. Kā jau redzējāt, uzbraucām uz stenda. Es atbraucu jau apakaļ, un man Jākapsson kungs izrauja ārā, viņš saka, jābrauc disvārstu mainīt, jo manējiem neiet kaut kā no apakšas, bet mums ir pirmie rezultāti, es esmu ļoti tāds pārsteigts. Mums ir zirgspēki parādījušies vairāk nekā standartā. Vēl neatklāšu cik, bet iešu paprasīt pāris vārdus. Skatos, vai es dabūju kaut kādu rezultātu jau. Vēl neizdevās vēl? Tā Jānis mums ir ļoti aizņemts tagad, negribu baigi traucēt. Paprasīsim vēlāk, ko viņš saka par šo. Tāds es paēdis diezgan garšīgi, un tagad mēs gaidām, kad Jānis kaut ko tur satjūnēs, tad mēs varēsim nomainīt disvārstus, parādīšu, kas tāds ir. Bet visu pirmo krējumu redzēja Garais. Garais, Ko? es neko neredzēju, kā bija pirmie drautē. Nu, viss ok, es pārsteigts. Tu pārsteigts? Jā. Ir jau audio, jā? Nē, es nebiju domājis, ka būs tik daudz, bet tie 240, tas jau ir over stop. Pa daudz jau. Nē, sakārtos disvārstu, būs līkni savādāk, būs gerēji. Cerams, ka būs manējie cipari arī 247. Ko tu dari tagad? Es? Jā, puiņi nedalbojies. Paties, kā mēs sildamies -8. Bomeļi vienkārši. Mums pat tā muce, vai kur varētu kaut ko uzdedzināt. tā jā, jūs jau dzirdējāt, Garais nospēloja jau pirmos zirgspēks, parādīšanas līgumu. Reku ir pirmais rauns 147, pēc tam 239, 240. Un kas ir tas disvārs? Mums ir Jākapsson kungs atkal izručīja kārtējo reizi. Liku šitāds te veris. Man viņš atrodās tur, reku, šitā kastīte. Šitā. Mums jāliek, laikam būs jauns, cik es noprotu. Labi, kad ir čaumi un zinoši cilvēki apkārt. Pulkstens ir vēls, bet mēs dabajām. Nu, ko tu saki jau par tiem 240
40. Uzpūst. Feiks. Feiks, AI. Tad tavu pirmo ciparu Jānis jau ir pārspējis. Tad nākošais ir tas 247. Vai augsts, ne? Jā, nenormāli. Es domāju, ka būs tagad vēl vairāk zirgi, jo pats Jākapsons kungs ir pieķēries šitai lietai. Putekļi sabērs. Viņš šito ņem nopietni, jo nav vēl tie īstie cipari, ko viņš ir pateicis. Ja būtu vairāk, tad viņš te neiespringt vairāk. Vispār jau nav interesanti, viņš jau pateiks, cik būs. Lielam mēs zinām rezultātu. Jau Jānis, tagad bišķi atbrīvojies. Kā ir? Grūti tikt galā šito pasākumu vai ne? Nu, nā, tik traki. Nav tik traki? Bet tu par rezultātu jau esi priecīgs? Vai vēl vajag? Kas ne? Nav slikts motors. Nav slikts motors? Plus mīnus labi strādā, ja? Nu, 240, neko nedarot, tas bija. Ņifigā. Te būs klāt. Paregulēs sadalenis, vēl bišķi apakš tā būs klāt. Galā viņu varēja bišķi traknāk uztaisīt, un varbūt kaut kas bišķi vēl pienāks klāt. Nu, Jākapsons teica 247. Nu, tad ir jātrāp temperatūras, viss Trāpīs. Viņš jau tā iztagad. Kročs pacēla tēmu, atmosfēra vai turbo, kas labāks, tad vīri jau gandrīz jau plosās, jo viens ir rītīgs atmosfēras čals. Un tu esi vairāk par turbo, jā? Jā. Bet patīk regulēt atmosfēru. Reku mūsu filtriņš. Baigi jau nav. Izstāst man kā neprofesionālim, kas tur ir Tas beigts. ir tas, kas samaina kameras ieplūdes kolektorā. Īsais un garais. Jā, pa sauso iet vajag. Ak, tu ir! AD Baltikā vai nopirkās membrānas jau. Visiem muldi ir beigusies, nu ir laiks beidzot ķerties pie lietas un meklēt tos zirgu spēkus aiziet. Jau Jāni, tad jaunais disks tas neiet, ja? Neiet, Febi. Febi neiet. Tad es esmu parādā Jākapsona kungam Febi, kurš neiet. Bet tas nekas A to var viņu atgriezt veikalā jau. Viņas ļoti daudz nestrādā jaunas. Nopietni? A kur firma strādā? A kāds vēl ir firma? Mēs parasti pērkam Engitech, kas ir pati lētākā, ko var Un nopirkt. tas strādā? Nu, 8 no 10 strādā. Jā, tas labs procents. Nezinu, vai tā problēma ir tur. Ieķērās. Iesprūda. Mēģina atvērties, bet nevar. Var redzēt, kā viņa novelkās, bet viņa neaiziet. Varbūt dēļ tiem sūdiem. Varētu būt arī dēļ Tu jau iztīrījās eķis vai viss bija? Nu, sūdīgi zeķi, bļē. Tā mums tagad disks membrāna jaunā uzmet Nikolai. Viņš Kur saka, tur uzmetē tavu sūdu kolektorā uzmetē, bļē. tu viņus iztīrījās, zeķi man ir nofilmēts. Zeķi sūdīgi. Nu, tas uzmet Nikolai. Dillenu vajag. Tad garais aizgāja tagad samazgāt mūsu oriģinālu un varbūt cerībā, ka tas varbūt ies ar to. Nu, bet šitas te jau tā apakš pagaid ir tas pēdējais, jau ir tas kūkums, tas ir tagad pacēlē. Es vispār neko nesaprotu. Tev nevajag saprast neko. Brez, vai tu pieliksi savas maģiskās rokas un būs powers? Nebūs. Nu, kā nebūs? Nešķipkojas, lai tagad. Tu tā izstāst? Nē, īstenībā pēc cipariem neizstāst, bet līgni laikam Jānim nepatīk. Cik bijis ir? 242. Bļēc, vai visu vēl 5. Vēl 5 kaut kur jāatrod. Un tāds diezgan augsts viss vēl bija. Bļē, tad jau ir kulē. Varētu būt, kas Ko tas nozīmē? Augsts. Tas nozīmē, ka ir mans teiktais. Un vēl bišķi uzsver. Ko nozīmē jūs slēngāk augsts vēl? Augsta eļļa bija. Un motors pats arī vēl nebija darba temperatūrā. Izpūtēs arī augsts. Labi. Ja mēs varētu dabūt siltu izpūtē, motoru darba temperatūrā, karsta eļļu un augsta gaisa, tas bija vislabākais mērījums būs. Mums tu aizies, ne? Es tikko ultraskaņu. Ja jums vajag ultraskaņas pakalpojumus, rakstat garajām. Reku te apakšā links. Liekš un viss skrīt nost. Es cencēju, ka es man iedevu neejošu disku. Iet viņi. Vienās bišķi pasalīties pie garā. Tagad, kā jau redzējāt, cīnamies ar to, kā man izkrīt tas vārds. Nu, viss, kas.
Sukatnē. Ar to vārstu cīnījāmies, ielikām tagad oriģinālo satīrīt. It kā viens zirgs pienāca klāt, viens ņūdos nokritās, bet tāpatās līkni iet, tad viņš tā kā uz leju un tad aiziet arī uz augšu. Kaut kas tur vēl cīnās ar regulāciju, vai arī kaut kas čakrē prāti vienkārši. Bet visā visamā, Riku sensejs saka, ka nav ne silceļi, ne motors, bla bla bla. Te jau teorētiski jābūt tiem zirgiem bišķi vairāk. Es pareizi saku, izpūties vēl augsts, jo tagad ir ļoti augsts ārā, -9. Diedelē. Garais saka, ka diedelējam zirgus, jo mašīna pārējiem siltāk, izpūties siltāks, zirgi arī līdz ar to kāpj. Tad jau redzēsim, kā mums te beigsies. Tā mums ir maziņš updates. Zirgi ir 242, Newton 320, bet līgni mums palikusi arvien taisnāk. Un Jānis vēl nepadodās, vēl mauc vēl. Principā izlaboja mērķis, sadaleņas apakšās pagriez, lai labāk bez kaķikiem, ko tur vairāk arī nevar izdarīt. Sanāk teorētiski mēs esam dabūjuši to, ko var dabūt pagaidām. Nu, pagad tā zona reāli tagad ietekmē kaut ko, vai Pilnā slodzē viņi netiek ņemta vērā. Bet, tas nozīmē ko? Viņu vajadzētu samainīt. Vai nu tur ir vadi uzkrituši uz kolektoru un kūst ārā, vai tā zonda ir nosprāgusi. Droši var būt abi varianti īstenībā. Ar šitiem kolektoriem tas ir diezgan populāri. Cilvēki nenostiprina vadus un tad viņi uzkrīt uz kolektoru. Jā, pēc kapotas jāskūst. Nav nekas trāpījis. Ir, ka mēs tur vēl kā redzam. Mums ir bišķiņeļas tecēšanas problēmas, bet viņš izstās tur diezgan labi aizpūtas, tur visu prom, visu apakšu. Ai. Šup izspiedi. Viņš ir pieskrūvēts, bet tur viss aizņemts. Gumijas riņķis, šupim. Mēs esam beiguši, Jānis mums sargulējas, cik vien var. Bet garam tagad iet printers. Mums ir 243 zirgi. 319 Newton, Tavām spējām pietiks. Kroči sapratāt, jā, man pietiks. Bet tīri tehniski varētu būt, ka tie 245 jau ir. Gan jau. Nu ko, esam apakaļ garāžā. Mums ir pa šupu saļņiks aizpeldējis, kaut kur izspied ārā eļu. Mums jāpaspēja rīt no rīta agri to sataisīt, uzlikt ziemas riepas, un tad mēs gāžam uz trasu testdrivā. Jap, un par rezultātu es esmu ļoti priecīgs. Man teica, ka čaļi, kad ļoti viss tas mainīsies gan uz braukšanu, gan uz dinamiku. Paši redzējāt, līgni ir forši, varbūt šur tur Newtonos bišķi nostaigāja, bet ir daudzreiz labāk, kā bija pašā sākumā. Domāju, 243 zirgi, bet tehniski vajadzētu būt 245, jo bija augsts izpūtēs un viss pārējais. Tie, kas par tām lietām arī saprot, ko es tagad runāju, tīri tehniski 245 zirgi. Es teikšu 245. Nav slikti ar izpūtas kolektoru un izpūtēju mūsēju. Tomēr izpūtējs viss strādāja. Skaļš ir, bet tā patīkams skaļš. Un mums zonda laikam otrā sāka peldēt. To arī nomainīsim kaut kad vēlāk. Yes, tas process ir izdarīts. Tāds atvieglojums, ka tas visam esam izgājuši cauri. Motors nav uzsprādzis, bet, kā jūs sapratāt, mums ir tehniski tie 245, varbūt pat bišķiņu vairāk, kā jau sapratāt, nebija temperatūra izpūtējam motoram, un tas īstenībā daudz ietekmē, kaut ko arī jaunu uzzināja par to visu, kā arī mums sāk gāzties eļļas ārā, otrā zona sāk mirt, disvārsts sāk mirt, bet to pagaidām jau esmu novērsis. Pirms sākam mocīt mašīnu jau ziemas trasēs, par rezultātu esmu priecīgs, bet mums vēl ir palicis izmazgāt ieplūdes kolektoru. Tos visu izdarīšu, sagaidīsim Jāni no Rīgas atkal un uzliksim atkal uz stenda un gribu oficiālas papīra tos 250 zirgus. Gribu pateikt paldies, ka noskaties manu video, piesako, nolaiko, atbalstu un tiekamies tad jau, kad tiekamies. Čau! Wanna feel it.